Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila 2. vēstules Tesaloniķiešiem 2. nodaļas, kur 15. pantā Pāvils raksta: Tad nu, brāļi, stāviet un stipri turiet to, ko esat saņēmuši un mācījušies. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka atkal šajā brīdī mēs drīkstam dzirdēt Tavus vārdus un vienlaikus uzrunāt Tevi ar tiem vārdiem, kas dzimst mūsu katra paša sirdī. Lūkšana tā patiešām ir satikšanās un saruna ar Tevi, kur mēs drīkstam izteikt visu, kas mums ir uz sirds, mūsu lūgumus un vajadzības, kur mēs varam Tev izstāstīt to, kā jūtamies, palūgt piedošanu par to, kas mūsu dzīvē ir aplams, izrunāt Tavā priekšā savus sapņus un cerības. Bet lūkšana nav tikai mūsu saruna ar Tevi, mūsu runāšana. Tas ir tas brīdis, kad mūsu dvēseles klausās Tevī, un Tu mūs uzrunā, gan caur tiem vārdiem, ko atstājuši Tavi pravieši un apustuļi, ko mēs katrā reizē varam mazliet ieklausīties caur dienas lozungu, bet Tu mūs uzrunā arī kādos vēl citos veidos, kā tikai gars sarunājas ar garu. Tavs gars pieskars mūsu garam, pati Tava klātbūtne kļūst par tādu dzīvu un mūs mainošu īstenību. Un tanī brīdī kaut kas tur mūsu dvēseles dziļumā pamainās un izmainās. Tā tas ir, mēs Tev varam izteikt savos vārdos to, ko mēs saprotam no savas dzīves. Bet mēs apzināmies, ka Tu mūs saproti un zini labāk par mums pašiem. Un Tu nāc pie mums, un Tava klātbūtne mums iedod to, kas mums ir vajadzīgs. Jā, reizēm mēs esam tik ļoti iekšā savas dzīves ikdienas notikumos, ka neļaujam šim brīnumam īsti notikt. Esam aizņemti ar to, ko Tev lūdzam, to, kas mūsu dzīvēs notiek. Bet reizēm mums vajadzīgs nekas cits kā vienkārši brīdis, laika, lai sajustu, ka Tu esi tepat ar katru no mums kopā. Un pati šī Tava klātbūtne ir kāda atbilde, kāda uzruna, kāds spēcinājums mūsu iekšējam cilvēkam. Apustulis mums šodien atgādina, ka Tu mums esi kaut ko atklājis un mācījis, un nevis tikai kaut ko, bet ļoti lielas un svarīgas lietas. Caur visu to, ko mēs lasam Tavos vārdos, mēs atklājam Tevi kā mīlestību, kā gaismu, kurā nav nekādas tumsas. Mēs atklājam Tevi kā tādu, kas steidzies pretī savam pazudušajam dēlam, kā tādu, kas nāca ar dziedināšanu un žēlastību un palīdzību. Un mēs to it kā zinām, bet reizēm atkal un atkal aizmirstam. Atkal un atkal mums tas ir sev jāatgādina, un atkal tas ir jāsadzird, ne tikai ar ausīm, ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdi. Un tāpēc, Kungs, Tu esi mūs aicinājis uz šo sarunu. Katru dienu, katru mirkli Tu esi gatavs mums veltīt laiku. Ja vien mēs veltītu šo laiku Tev, tad mēs varētu piedzīvot, ka Tu esi atrodams un sastopams, ikreiz, kad Tevi uzrunājam. Un lai arī cik daudz Tev šajā pasaulē ir Tavu bērnu un cilvēku, Tu esi tik liels un varens, ka katram tam piešķir nedalītu savu uzmanību. Tas nozīmē, ka mēs patiešām satiekamies ar Tevi, ar Tavu sirdi, ar Tavām domām, ar to, kāds Tu esi. Un tā ir brīnišķīga apziņa. Tas tiešām ir kas tāds, kas mums ir vienmēr sev jāatgādina un jāstāv stipri uz šī pamata. Uz tā pamata, ka te notiek satikšanās ar Tevi. Un tāpēc mūsu dzīvē ienāk Tava svētība, un tāpēc mēs zinām, ka arī visas mūsu vajadzības tiks uzlūkotas. Un vienā vai otrā veidā mēs piedzīvosim, kā Tava žēlastība ir stiprāka par visu, kas vēršas pret Tevis radīto pasauli. Mīļais Dievs, šovakar mēs tāpēc atkal Tev uzticam sevi tādus, kādi mēs esam.
Mēs lūdzam māci tu pats mums, kas mums tavā priekšā būtu jālūdz un kā. Ļauj mums vienmēr tuvoties tev ar šo sajūtu, ka balstamies nevis savā pilnīgumā, nevis savā svētumā, bet tavas mīlestības pilnībā, tavā svētumā, tajā, ka tu esi tāds, kāds tu esi. Lai tas dod mums pilnīgu mieru, ka runa nav par to, ka mēs tev varētu šovakar vai kādā citā brīdī visu izstāstīt un visu izteikt, un atrast tos kādus īpašos vārdus, kā tevi uzrunāt, kā tevi pārliecināt par to, lai tu mūsu dzīvē darbojies. Bet mums pietiek vienkārši būt tavā priekšā, un tu mūs saproti, un tu mūs dziedini. Ļauj mums to piedzīvot arī šajā naktī. Ļauj mums tev uzticēt visu, kas mūsu dzīvē notiek, mūsu tuvākos, mūsu zemi un tautu un visu šo pasauli. Un saņemt tavu mieru, saņemt tavu klātbūtni. Ļauj mums to sajust tagad un vienmēr, jo tā ir tā, kas mūs maina un dara spēcīgus. Tavās rokās, kungs, mēs liekam visu sevi, tagad un vienmēr. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis lūgt, un ko viņš mūsos turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.